Sveicināti, mīļie! Parunāsim šodien par Jēzus pavēli: ejiet un māciet visas tautas. Dariet viņiem zinām, ko es jums esmu mācījis, un skaidrojiet visas šīs lietas par debesu valstību. Un tātad mums tas ir jādara, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu saprast, kā mums pareizi to darīt, ja? Jo mēs zinām arī to raksturvietu, kurā ir teikts, netopiet daudz par skolotājiem, vai ne? Un tātad mēs nevaram vienu izslēgt, ja? Tāpēc kaut ko mēs varam sludināt, kaut ko mēs nevaram sludināt, un kas tad ir tas, ko mēs varam, un kas tad ir tas, ko mēs nevaram, ja? Tātad apostols Pāvils mums saka, ka viņš mums nesludina neko, ko viņš pats nebūtu piedzīvojis. Un zināmā mērā tas arī ir tas rādītājs, ja? Jo tad, kad mēs paši piedzīvojam Dievu, kad mēs paši piedzīvojam kādus viņa apsolījumus un tā tālāk, tad mēs arī redzam pēc būtības, ja? Kas ir tas, par ko Dievs runā, kā tas izskatās, nevis tikai tīri tehniski vai teorētiski, ja? vai pēc burta. Un tajā pašā laikā mēs esam aicināti turēties pie Dieva vārda, līdz kamēr rīta zvaigzne mūsos uzaugsīs. Ja tā arī teikts 2. Pētera vēstulē 1. nodaļā 19. pantā. Tādēļ mums jo stiprāk ir pravietiskais vārds, un jūs darāt labi pie tā turēdamies, kā pie gaišuma, kas spīd tumšā vietā, tiekāms diena aust un rīta zvaigzne uzlec jūsu sirdīs. Tad primāri mēs saprotam, ka šeit iet runa par to, ka Izraēla tautai tika dots šis pravietiskais vārds par to, ka nāks glābējs, ka nāks Mesija. Un viņi ir aicināti turēties pie tā vārda, ja? Bet ir arī šis teksts, kur mēs nevaram ignorēt, ja? Ka tātad turēdamies kā pie gaišuma, kas spīd tumšā vietā, tiekams diena aust un rīta zvaigzne uzlec jūsu sirdīs. Un tātad šodien jaunajā derībā principā tas ir noticis. Vismaz juridiski tas ir noticis. Cits jautājums, vai tas ir patiesi noticis konkrēti manā sirdī, jo ir teikts, ka ir kādi cilvēki, kuriem sludinātais vārds nekā nav palīdzējis, jo tas nav ticis sagramots ticībā. Un tātad tas ir tas process, ja, kurā mums ir visiem jāpastāv, lai mēs varētu ieiet Dieva adusā. Ja? Un tātad, mīļie draugi, Jēzus mūs brīdina par farizēju ieraugu. Ja? Tātad viens ir tas, ka mēs turamies pie pravietiskā vārda, ja? Pie tā, ko Jēzus ir pateicis, un pavisam kaut kas, kas ir pateikts par Jēzu, ja, par Jēzus atnākšanu, kas ir pravietots par viņu, un tā skaitā, ko viņš ir pateicis, ja, un pavisam kaut kas cits ir, kad mēs vienkārši citējam Bībeli, nesaprotot būtību, ja, vai varbūt arī tā, ka mēs saprotam būtību un citējam. Jā, tā arī var būt, ja, bet tātad ir šis moments, kurā rīta zvaigzne ir uzausus mūsu sirdīs, ja? Un tātad mēs saprotam būtību, un tātad mēs varam skaidrot priekšmetu, kā tas ir arī teikts, ja? Kad mācīt var tikai tas, kurš pārzina priekšmetu. Ja? Tu nevari mācīt kaut ko, ko tu pats nepārzini. Tātad šī turēšanās attiecīgi, ja, stingrā turēšanās pie vārda ir nepieciešama tiem, kur priekšmetu nepārzina, jo viņi paši vēl meklē šī ceļa bortus un robežas. Ja? Un, protams, ka mums visu mūžu ir tāpatās jāpārbauda sevi, jāpārbauda šīs ceļa apmales, ja tā tēlēn var izteikties, ja? Kā mēs arī esam par to runājuši, šīs upes krasti, ja? Lai mēs saglabātu pareizo virzienu, ja? Bet kā mums tas arī ir teikts, kad uz šī ceļa neapmaldīsies pat nepieredzējušie, ja? Bet cita lieta ir uziet uz šī ceļa. Ja? Tā kā uziet un nesaraudzēties ar farizēju ieraugu, ar saduķēju ieraugu vai kādu citu mācību vēju, tikt aizrautiem un izrautiem no Dieva mīlestības, no sakņošanās Dieva mīlestībā. Tāpēc man ir milzīgs prieks
tajos momentos, kad es redzu cilvēkus, kuri patiešām ir sapratuši evaņģēliju, ja, kuri ir atskārtuši šo pazemību sevī, saprotot, ka mēs nevaram sevi paši izglābt, ka Dievs ir tas, kurš mūs ir izglābs un ka mums nav ar ko lepoties. Un tas tā arī ir tā lieta, kāpēc daudzi noraida evaņģēliju, ja, jo miesa vienmēr grib lepoties. Un tā skaitā ar dažādām zināšanām, ar kaut kādu tādu īpašāku stāvokli, ja, kaut kādu rakstu skaidrošanu, tā kā mums arī ir teikts, ja, tur rakstu mācītāji, ja, un tā tālāk, ja. Bet viņi nepazina Jēzu, ja. Mīļie, padomāsim, kas ir labāk, vai man dzirdēt kaut kādu skaidrojumu, bet tajā nav dzīvības, vai saņemt vienu Dievu pieskārienu, kurš man momentāli arī dod pilnu ainu un izpratni par lietas būtību. Un jā, kā jau es teicu, lai mēs nonāktu šajā punktā, mums ir ļoti svarīgi turēties pie Dieva vārda. Piemēram, es pati atceros, ka sākumā, kaut vai veidojot kaut kādus postus, man Dievs vienmēr vadīja tā, un es ticu, ka Dievs man tā vadīja, tāpēc, ka man vienmēr bija tāda nostāja un tāda izpratne, ka tas ir absolūti nepieciešams, lai pie katra mana kaut kāda izteikuma vai apgalvojuma būtu atsauce uz rakstiem, ja, kur tas ir rakstīts, tādā veidā parādot, ja, ka es nerunāju no sevis, ja, ka tā mācība nav mana, ja, ka tā ir Kristus mācība un arī pašai stiprinoties tajā. Ja. Bet tad, kad pienāk tas brīdis, ka tu jau, ka šī zvaigzne ir uzlikusi tavā sirdī, ka tu esi ciešā sadraudzībā ar Dievu, ja, ka tev vairs nav nekādu šaubu, ka tev vairs neviens nevar iestāstīt par to, ko Dievs ir izdarījis, par to, ka viņš vispār ir, ja, un tā tālāk, tev tā kā vairs nav tik būtiski tā kā zināt konkrēti rakstvieti, ja, kur tas ir tieši rakstīts un tā tālāk. Un tu arī saproti, ka arī cilvēki, kuri tevī klausās, jau zina, ja, kas viņus māca. Ja, tātad tas ir jau pārbaudīts cilvēks, kurš ir ne vienu nedēļu vai mēnesi, bet gadiem tātad rādījis, ja, šo procesu caurspīdīgu, redzamu, ja, visiem pārbaudāmu. Un, protams, jebkurā brīdī, tā kā mums tas arī ir teikts vēstulēs, Pētera vēstulēs, ja, ka lai mēs spējam jebkurā brīdī, ja, paskaidrot savus cerības pamatu. Ja, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs joprojām pārzinām rakstus, ka mēs joprojām studējam rakstus, un mēs vienmēr tajos arī ieraugam kaut kādu jaunu dziļumu. Ja. Tas ir neapšaubām, bet es šeit runāju šodien par to, ka Jēzus mūs brīdina no farizēju ieraugu, mīļie draugi. Ja, ja mēs sākam apspiest tos, kuri kalpo garā, kā tas arī ir teikts, ja, svētajos rakstos, ka mēs te esam jaunajā derībā, ja, kas kalpojam garā, un ka mēs kalpojam garam un garā, ja, nevis burtam un pēc burta, ja, kas atnes nāvi pēc būtības. Ja. Tātad mums ir jābūt šai izšķirt spējai, ja, un jāsaprot, ko mēs pieprasām, vai mēs to pareizi darām, un kādu motīvu dēļ mēs paceļam šos jautājumus. Jo godīgi sakot, personīgi es nezinu, protams, nezinu visus sludinātājus un tā tālāk, bet, ja man tagad būtu jāsaka, protams, ir kaut kādi cilvēki, kas runā konkrēti, galīgi kaut kāds aplams lietas, ja, kur Jēzus nav Dievs, kur viņi paši ir Dievs un tā tālāk. Visādi šīs lietas, kas ir apzīmētas kā maldus mācības, ja, bet tā kopumā ņemot, manuprāt, jebkurš sludinātājs pamato savu sprediķi rakstos, ja, un tas, ka viņš, piemēram, tur, es nezinu, kādu rakstvietu izsaka ar saviem vārdiem, nenozīmē, ka viņš nesaprot būtību. Ja? Jo saprotat, mīļie draugi, tas ir tā, ka, piemēram, čipsi paliek čipši, ja tu viņus, un tu vari paskaidrot viņu garšu, ja? Neskatoties uz to, vai tu pareizi vai nepareizi izrunā, piemēram, viņu nosaukumu. Ja?
Tas ir tā, jā. To var saprast cilvēks, kurš ir reāli piedzīvojis Dievu garu klātbūtni, Dievu pieskārienu. Un neapšaubām tajā pašā laikā es gribu teikt, jā, cik ļoti svarīgi mums ir palikt rakstos, palikt tajos krastos, kad mēs visas atklāsmes pārbaudam, vai tas saskana ar rakstiem, vai rakstos mēs to varam redzēt un ieraudzīt. Un tad tas arī mums dod to mieru, jā, tāpēc, ka uz to mēs esam aicināti, jā. Mēs esam aicināti uz mieru. Šodien jaunajā derībā tas ir tas svarīgākais, uz ko mūs Dievs aicina, kā mēs atceramies no vēstulēm ebrejiem, kur ir teikts, ka šodien, kamēr vēl ir laiks, pasteidzieties, ieiet Dieva atdusā, ja? Jo tas ir tas mērķis, ja Dievs vienmēr ir gribējis, mīļie draugi, ievest savu tautu atdusā. Un tas arī ir teikts Jesajas grāmatā, 30. nodaļā, 15. pants, nolasīsim, ja? Jo tā saka Dievs tas kungs, Izraēls svētais, atgriežoties un paliekot mierā, jūs tiktu glābti. Mierā un paļāvībā ir jūsu spēks, bet jūs negribējāt. Ja? Cik interesanti. Tātad, tālāk mēs zinām, ja, ka Dieva tauta neiegāja apsolītajā zemē tieši tāpēc, ja, ka viņi nocietināja savus sirds neticībā. Ja. Tātad te mēs redzam, ka šajā mierā mēs ieejam caur ticību tam, ko Dievs ir pateicis. Bet, lai mēs varētu ticēt tam, ko Dievs ir pateicis, mums ir jāzina Dieva vārds. Bet pienāk tāds brīdis, kad mēs patiesi saprotam būtību, ja, un ka mums vairs nevajag citēt, bet mēs varam mācīt, ja, jo mācīt var tikai tas, kurš saprot priekšmetu. Ja, un Jēzus saka, ejiet un māciet, nevis ejiet un citējiet. Ja, tātad ejiet un māciet, skaidrodam visu, ko es jums esmu teicis. Ja, tātad jebkurā gadījumā būs cilvēka interpretācija, viņa izpratne, viņa piedzīvotais. Jā, mums ir Dieva vārds, kas ir pāri visam un kas ir kā atsauce, ja, mūsu sprediķiem, mūsu runai, lai mēs paši saprastu, ka mēs esam patiesībā un lai citi saprastu. Bet ja mēs sākam ņēgāties ar farizēju ieraugu, tad mēs jau esam bīstamā zonā, ja, jo pats Jēzus, pats mūsu kungs, Jēzus Kristus mūs brīdina par farizēju ieraugu, ja, tātad, kuri kalpo mirušam burtam, pazaudējot būtību. Ja, tā bija tā viņa paša galvenā problēma. Ja. Viņi bija reliģiozi, viņi visu zināja, viņi pārzināja rakstus, tikai tāds sīkums viņi neatpazina to, kuru gaidīja gadsimtiem ilgi. Un Jēzus sēž kalna galā un viņam birst asars, jo viņš ir nācis pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma, ja? Un Jēzum birst asaras, jo viņš nāca viņus izglābt. Un viņš saka, Jeruzalem, Jeruzalem, es jūs gribēju kā cālīšu, kā vistu māte, kā cāļu māte, kā vistu sapulcināt jūs zem saviem spārniem, savā atdusā, savā mierā. Bet jūs negribējāt. Un labā ziņa ir tajā, ka Dievs visus ir saslēdzis grēkā, lai visi tiktu izglābti, jo pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie, pateicoties tam, kā Dieva tauta, ebreju tauta noraidīja savu glābējumu pestītāju. Mēs pagāni šodien saņemam šo iespēju tikt pestītiem un pestītiem pirms viņiem, jo ebreju tautas sirds ir nocietināts līdz laikam, kamēr pilns skaits pagānu nāks pie tā kunga. Mēs atceramies to stāstu, ja, ka kāds bagāts vīrs uzrīkoja svinības, ja, saklāja galdu un tātad sagādāja šo te mielastu, ja, cienastu un bija uzaicinājis konkrētus cilvēkus, bet neviens neieradās. Un tad viņš teica saviem kalpiem, ejiet un aiciniet visus, ja, ikvienu, ko jūs savā ceļā satiksiet, visās pažobelēs, vārtrūmēs, ikvienu aiciniet uz svinībām. Un
Tātad tie esam visi mēs, ja, kuri esam saņēmuši šo iespēju nākt un mieloties ar Dieva garu 24/7, pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja, pateicoties Dieva žēlstībai, kas tika parādīta pret ebreju tautu un pret pagāniem, jo šodien Kristū nevairs apgrēzīšana ir kas, vai neapgrēzīšana ir kas, ja, bet jauns radījums, un kas šo ceļu ies pār to miers un pār visu Izrēlu. Aleluja! Ja? Un tātad par šo mieru tiek ļoti, ļoti daudz runāts. Ja? Un mums ir jāzina Dieva vārds, bet mēs nedrīkstam palikt par farizējiem. Mēs esam brīdināti no Jēzus par šo farizēju ieraugu. Un arī apustulis Pāvils brīdina, ja, atceramies galatiešiem, viņš saka, kas jūs ir nobūris, ja, jūs muļķi galatieši, jūs iesākāt garā, bet jūs gribat pabeigt miesā. Kas ir šī pabeigšana miesā, ja, tātad tā arī ir šī sekošana burtam, ja, ka mēs iesākam garā, ja, kā jūs garu esat saņēmuši, viņš prasa, vai caur bauslības darbiem, vai dzirdot ticības vārdu. Tātad, ja dzirdot ticības vārdu jūs garu esat saņēmuši, tad tajā arī paliekat. Ja? Un te vairs nav svarīgi, kā tieši kurš nocitēja kuru raksturvietu, ja jūs esat ticībā Dieva mīlestībai, ja jūs jau esat sakņoti Dieva mīlestībā, tad tur arī paliekat. Un jā, protams, es šeit nesaku, ka mums nav jālasa raksti, ka mums nav jācitē raksti, ka mums nav jāstāja atsaucas, ja mēs kaut ko apgalvojam, bet ir svarīgi arī tomēr palikt veselīgi domājošiem un redzēt, kas ir kas. Ja? Tātad, tāpēc arī apustulis Pāvils saka, un tu zini, kas tev to ir mācījis, ja? Kā mēs arī runājām. Ja? Tātad visu pārbaudiet, kas labs, to paturiet. Ja, ja kaut kas ir pārbaudīts, ja? Tad nevajag viņu mēģināt pataisīt par sliktu vai pieņemsim nobrieduši cilvēku mēģināt pataisīt par zīdeni, kuram atkal ir nepieciešams zīdaiņa, robežas un redeļu gultiņa. Ja? Tātad mums jābūt veselīgi domājošiem, mīļie draugi. Un, protams, es vēlreiz saku, ja pāri visam ir Dieva vārds, bet mēs nevaram pazaudēt šo te būtību. Ja? Tiklīdz mēs esam burta kalpi, tā viss, ja? tā mēs esam burta kalpi, un jā, kā es teicu pašā sākumā, tas ir svarīgi, ka mēs turamies pie burta, ka mēs turamies pie šī pravietiskā vārda, līdz rīta zvaigzne mūsu sirdīs uzausīs. Ja? Un tad, kad tas jau ir noticis, mīļie draugi, tev vairs nekas nevar izšaubīt. Ja? Un te mēs redzam to labo ziņu, ja? Ka visā tajā ceļā Dievs pats mūs māca un vada. Ja? Tad tur, kur cilvēks pašā sākumā uzsāk šo ceļu, pats Dievs arī ir tas, kurš atklāja vārdu, kurš dod šīs slāpes pēc Dieva vārda, ja? Un kurš palīdz tātad mainīt šo domāšanu, kad mēs pakļaujam visus prāta mūrsus, ja? Paklausībai Kristum. Un kurš tālāk arī dod dziļāku izpratni un šo Dieva mīlestības pārdzīvojumu un piedzīvojumu, ja? Kad mēs piedzīvojam šo rīta zvaigznes uzaušanu mūsu sirdīs. Jā. Tāpēc slava Dievam un pateicība. Ziniet, mīļie draugi, Dieva mīlestība, kā magnēts mūs izceļ, ja? No gružu kaudzes mūs kā tādus metāla gabaliņus, un nes savā mīlestībā, ja? Bet mums ir jāļaujās, mums ir jāuzticās, un varbūt dažādas dzīves situācijas, ja? Kurās mēs katrs esam. Un iespējams katram ir jāpiedzīvo, ja? Kā tas ir, kad beidzās šī miesīgā varēšana, kas ir kā lodīšu pildspalva, kur izbeidzās visnegaidītākajā brīdī, bet tomēr Dievs vienmēr ir atgādinājis par to, ka viņš mūs gaida savā atdusā, ja, sadraudzībā ar viņu, ka viņš mūs varētu izglābt, ja mēs pārstātu rosīties.
Un, protams, šeit es nerunāju tādā miesīgā izpratnē, jā, lai gan arī citreiz tas var būt tīri miesīgi, kad cilvēkam ir jāapstājās, jāapņem brīvdienas, jāapņem atvaļinājums, jāiedzinās Dievu vārdā un jāsaprot, kas vispār notiek, vai vispār man ir sadraudzība ar Dievu, vai vispār es viņu piedzīvoju savā sirdī, vai es eju pa šo ceļu, vai es eju pa šiem šaurajiem vārtiem, kurus nedaudzi atrod. Mīļie draugi, es vēlos, lai mūsos katrā ir šīs alkas atrast šo šauros vārtus, lai mēs katrs varam teikt, es tas esmu, es redzēšu Dievu godību un nevis kāda cita acis, ja? Un primāri, mīļie draugi, tas notiek mūsu sirdīs, kad rīta zvaigzne ir užaususi un mēs 24/7 varam piedzīvot Dievu tuvumu savās sirdīs. Mēs varam piedzīvot, kā Dievs mūs dziedina, kā viņš mūs atjauno, kā viņš mūs māca, kā viņa gaisma uzaust un caur kaut kādu notikumu izpratni, caur sevi sapratni un cilvēku sapratni, caur to, ka mēs piedzīvojam augšām celšanas spēku, ja? Arī tādos mūsu pašu procesos un dzīvē kā tādā, bet kā jau es teicu, tas paradoks ir tajā, ja, ka pasaule spēku redz un kaut kādu virzību vienmēr redz pārsvarā tādā kaut kādā varēšanā, iešanā, darīšanā, bet Dievs saka, ja jūs būtu palikuši mierā, kas ir jūsu spēks, es būtu varējis jūs izglābt, bet jūs negribējāt. Lai mēs neesam tādi, mīļie draugi, tāpēc pārbaudam sev, vai mēs ticam, ka Kristus ir mūsos un lai mēs baudam, cik Dievs ir labs, apstājies un baudi, cik Dievs ir labs, atstājot visas raizes un rūpes, neesot tāds kā pagāni, kuri dzenās pēc visām tām lietām, pēc kurām pasauli dzenās, ja, ko mēs ēdīsim, ko mēs vilksim, ko mēs darīsim, bet dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības, kas ir Dieva taisnība, Dieva miers un prieks, svētajā garā un visas pārējās lietas jums tiks piemestas. Un bieži vien, kad mēs to sākam darīt, tad mēs arī uzskrienam tiem sēkļiem, mēs ieraugam tās troses, kas tur mūsu ticības laivu, un tieši to arī Dievs vēlās. Paliekat mierā, ieraugat, ka jūs paši nevarat tikt nos no tā sēkļa, ka jūs paši nevarat atraisīt tās troses, ka mans spēks, ja, var jūs izvest, var jūs atbrīvot, var jums parādīt ceļu, var jums dot gudrību, bet jums ir jāuzticās man, un Dievs to ir gribējis vienmēr, visos laikos, kā vecā derībā, tā jaunā derībā, un tieši tāpēc mums ir teikts, ja, vēstulēs ebrejiem šodien, pēc tām dienām, kad Dievs atkal noliek jaunu dienu, ja, šodien, nenocietiniet savus sirdis, kad Dieva gars runā, baudiet, cik Dievs ir labs, ja, piedzīvojat viņa spēku, viņa klātbūtni. Jā, tā skaitā caur Dieva vārda citēšanu, lasīšanu un studēšanu, bet pienāk tas brīdis, kad uzaust jūsos šī rīta zvaigzne un nekas to vairs nevar mainīt, tā kā tas ir teikts atklāsmes grāmatā, ja, kad Jēzus saka, es un mans tēvs nāksim un ņemsim māju vietu, ja, tur tai sirdī, kur cilvēks ir atradis šo ceļu un iegājis pa šiem šaurajiem vārtiem. Aleluja, mīļie draugi, lai mums visiem izdodās. Amen.